Ombuds, zviedru valodā, senskandināvu valodā, ombudsmār, deputāts, pilnvarotais pārstāvis. Neatkarīga struktūra, kuras uzdevums ir pārstāvēt pilsoņu intereses, izmeklējot sūdzības par kļūdām pārvaldē vai tiesību pārkāpumiem, vai atbildot uz tām. Lūk, tieši to mēs, Eiropas ombuds, darām. Mūsu raksturīgā īpatnība ir tā, ka mēs nestrādājam vietējā, reģionālā vai valsts līmenī. Nebūt ne. Mēs izmeklējam tikai Eiropas Savienības iestāžu pieļautās kļūdas pārvaldē. Kļūdas pārvaldē ir administratīvi pārkāpumi, ļaunprātīga pilnvaru izmantošana, pārredzamības trūkums vai arī diskriminācija. Tas ir fakts, ka jūsu kā Eiropas pilsoņu tiesības reizēm tiek pārkāptas. Galvenais, lai tas notiktu pēc iespējas retāk. Un tā ir mūsu misija kopš 1995. gada, kad mūs izveidoja ar Māstrihtas līgumu. Kopš tā laika ar Lisabonas līgumu ir pastiprināta pilsoņa nozīme Eiropas veidošanā un noteiktas to pamattiesības, un viena no šīm pamattiesībām ir tiesības uz labu pārvaldi. Atkāpes beigas. Mēs tātad teicām, ka atbildēsim uz pilsoņu iesniegtajām sūdzībām. Man šķiet, ka šī procedūra ir problemātiska. Vai tas ir tiesa? Vai veiksim izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas. Viens ir skaidrs, mēs to darām objektīvi un pilnīgi neatkarīgi. Mēs vispirms vienmēr pārbaudām, vai tie esam mēs, kas vislabāk varam atrisināt radušos problēmu. Bieži atbilde ir nē. Tad mēs iesakām sūdzības iesniedzējam piemērotāku risinājumu. Ja sūdzība ir pieņemama un nosacījumi izpildīti, tad mēs rīkojamies. Ja sūdzība ir pamatota, mēs cenšamies to risināt miermīlīgā ceļā. Iestāde labo kļūdu un sūdzības iesniedzējs saņem atvainošanos, pat kompensāciju. Apskatīsim piemēru par šo Beļģijas NVO, kas darbojas Kongo. Kādai NVO, ko finansē komisija, bija jāattaisno izdevumi uzrādot rēķinus. Tā kā šos dokumentus bija grūti savākt uz vietas, komisija piekrita tam, ka NVO var iesniegt citus attaisnojošus dokumentus. Pēc dažiem gadiem šo nevalstisko organizāciju sodīja par it kā neattaisnotām izmaksām, kas nebija atbilstošas līgumam, ko tā bija noslēgusi ar komisiju. Ombuds pārliecināja Eiropas komisiju atmaksāt 104 000 eiro. Lieta tika izšķirta par labu sūdzības iesniedzējam, nevēršoties tiesā, turklāt bez maksas. Dažos gadījumos ombuda rīcība var arī ietekmēt lēmumu. Šai ietekmei var būt maznozīmīgas sekas, vai gluži otrādi, tā var pavērt ceļu radikālām izmaiņām paradumos. Šādas sekas bija sūdzībai par zālēm antiakne. Šīs zāles tiek parakstītas smagu akņu ārstēšanai. Tās ir iedarbīgas, riskantas un var izraisīt nevēlamas blakus parādības, pat depresiju. Paziņojums par pašnāvībām, ko izdarījuši pusauģi pēc ārstēšanās ar šīm zālēm, ap 2000. gadu izraisīja lielu satraukumu. Kāds pilsonis vēlējās piekļūt visiem dokumentiem, kas saistīti ar ārstēšanu. EMA, Eiropas zāļu aģentūra, vispirms atteicās publiskot pieprasītos dokumentus. Ombudam izdevās aģentūru pārliecināt, ka pilsoņa prasība ir apmierināma. Vēl vairāk, aģentūra nolēma mainīt iekšējo politiku un publiskot visus tās īpašumā esošos dokumentus, gan vecos, gan turpmākos. Šis konkrētais gadījums būtiski ietekmēja problemātiku par piekļuvi dokumentiem un plašāk par Eiropas iestāžu pārredzamību. Šāda uzvara ir viens no mūsu augstākajiem sasniegumiem. Diemžēl dažkārt lietas nav tik viegli risināmas, dažkārt ombuds sniedz ieteikumus, taču tos neņem vērā. Te var minēt lietu, kas zināma ar nosaukumu sabiedriskās apspriešanas. Kāds Spānijas jurists informēja ombudu, ka lielākā daļa komisijas organizēto sabiedrisko apspriešanu notiek angļu un franču valodā, tostarp arī vispārējas nozīmes sabiedriskās apspriešanas. Tas ir bezjēdzīgi attiecībā uz apspriešanām, kurās vajadzētu iesaistīt visus Eiropas pilsoņus. Ombuds vērsās pie komisijas, kura atbildēja, ka tai neesot ne naudas līdzekļu, ne resursu, lai publikācijas vienmēr nodrošinātu 23 valodās. Tā kā komisija nereaģēja uz piedāvātajiem risinājumiem, ombudam neatlika nekas cits, kā vien slēgt lietu, izsakot kritisku piezīmi komisijai. Ombudu atbalstīja Eiropas parlaments, kas tikko bija vērsies pie komisijas šajā pašā jautājumā. Lūk, 3 piemēri par mūsu darbu, 3 no 1000 izskatīto sūdzību.
Jā, varētu piepildīt dažas kinozāles. Mūsu pasākumi ir palīdzējuši atklāt neefektīvas procedūras vai novecojušas metodes. Tie ir palīdzējuši Eiropas iestādēm uzlabot to sniegumu un tātad pilsoņiem sniegtos pakalpojumus. Un mēs turpināsim darboties šajā virzienā, jo pamatā mūsu galvenais mērķis ir panākt, lai jūs, Eiropas pilsoņi, varētu uzticēties Eiropas iestādēm, tostarp mūsu iestādei.